Sveiks, te Gonkulis! Vai zini, kas ir plekste? To sauc arī par buti. Viņa ir ļoti plakana, gandrīz vai kā pankūka. Un stāsts šoreiz būs par to, kā viņai gāja ar mēdīšanos. Senajos laikos reiz sanākušas kopā visas zivis un nolēmušas ievēlēt zivju ķēniņieni. Norunājušas, ka ķēniņienes kroni iegūs tā zivs, kura pratīs visveiklāk peldēt. Plekste tad iesaukusies. Man vēl jāaiztiek mājās. Es gribu uz tām sacīkstēm uzsiet jaunu priekšautu. Kad plekste atkal atnākusi, švītīgi korīdamās savā jaunajā priekšautā, sacensības jau bija beigušās, un asars teicis: sīki iegūt ķēniņienes kroni. Plekste tad sabiebusi šķību muti un nicīgi vaicājas: vai tad siļke arī ir zivs? Tajā brīdī par godu jaunajai ķēniņienei pār jūru nograndas pērkots, un plekstei mute palikusi saviepta. Tā vēl šobaldien plekstei šķība mute. Nu jā, tā var notikt, kad mēdās uz citiem. Tagad tu to zinās un nedarīs tā. Bet laiks uz čuču mūžu. Dod mammītei mīļu puču, tais acis ciet. Mēnestiņš jau sen miegā šņākuļo. Atā.